Bieži vien izskats rezultātā neatbilst tam, kā cilvēks uzvedas vai attiecas, piemēram, attiecībās. Un tam otram cilvēkam, kas ir no bildītes varbūt nolasījis kā vienu tēlu, rezultātā attiecībās tas cilvēks uzvedās pilnīgi savādāk ne tā, kā tas cilvēks ir iedomājies. Un šeit arī katram cilvēkam ir šī programma, ja mēs skatāmies, tad visa dzimšanas datuma summa, un dzimšanas datums var būt viens, bet savukārt uzvedība attiecībās, tas, ko tas cilvēks sagaida no otra cilvēka un kādu partneri grib, var būt pilnīgi cits. Piemēram, astotnieki, tie ir cilvēki, kas ir tādi darbaholiķi, viņi ir ļoti praktiski, viņi ir tendēti lielā mērā tātad uz pelnīšanu, bet, ja attiecībās būs sešinieks, tas nozīmē, ka viņi vēlēsies šo te skaistumu, šo te mīlestību, un, diemžēl, ar sesto programmu ir tie cilvēki, kuri nevienmēr var būt uzticīgi vispār attiecībās, jo viņiem ir augstas prasības, un arī tātad, ja cilvēks būs 8. datumā dzimis, viņam būs 6. programma attiecībās, tas nozīmē, ka viņam šis te būs apkopojums kā vienā cilvēkā esošs, vai arī, piemēram, ja ir attiecību sfērā stāv četrinieks. Tas nozīmē, ka cilvēks ir arī tāds darbaholiķis, emocijās ir augsts, atturīgs, un būs svarīga ģimene, būs svarīga stabilitāte. Tas cilvēks ies attiecībās tieši ar šādu nodomu. Un, ja jūs nezināt šo cilvēku, viņu nepazīstat, tad ir grūti faktiski salikt kopā, saprast, kāds ir šis cilvēks, jo mēs jau viņu nolasam tā kā sākotnēji tas pirmais tēls, bet zem tā visa vēl slēpjas dziļāk visas citas arī dzimtas programmas, kuras katrs mēs nesam sevi un ar kurām mums ir jāstrādā un jāizmaina. Tāpēc ir liederīgi zināt gan savu visu pilno programmu, gan arī iepazīstot otru cilvēku, jūs redzēsiet, kāds ir tas cilvēks, un, protams, ir svarīgi arī pārliecināties par sadarību savstarpējo.